Kalisthēnika iesācējiem ievads. Kalisthēnika pretestības treniņu veids, kurā kā pretestība tiek izmantots savs ķermeņa svars. Mūsdienās tas ir kļuvis ļoti populārs, tīpaši jauniešu vidū, jo to nav jātērē pat centu uz treniņu aprīkojumu, lai attīstītu spēku un muskuļu masu. Vienīgais aprīkojums, kas tev ir nepieciešams, ir tavs ķermeņa svars, kas tev vienmēr ir pieejams. Grūti pat iedomāties, ka tev tas nebūtu pieejams. Varbūt tikai uz mēnesis vai uz ūdens, bet šādās situācijās sarunās pārāk bieži neatrodies. Lai iedos tev pāris piemērus, kalisthēnikas pamatu vingrinājumi ir atspiediens, pievilkšanās un pietupiens. Tikai ar šiem trim vingrinājumiem tu vari pamatīgi pārveidot savu ķermeni, ieguldot minimāli gan laiku, gan naudu. Tāpēc no izdevīguma viedokļa kalisthēnika ir viens no efektīvākajiem treniņu veidiem. Šis ir pirmais video manam mēģinājumam izveidot mini-seriālu vārdā Kalisthēnika iesācējiem, kurās centīšos sniegt savas zināšanas par kalisthēnikas pamatiem ļoti vienkāršā un praktiskā veidā, lai tu varētu drastiski izmainīt savu ķermeni tuvākā gada laikā. Ok, bet kas es par tāds esmu runāt par šo? Es sāku nodarboties ar kalisthēniku 5 gadus atpakaļ, Covid laikā, kad visi bija spiesti tupēt mājās. Liela daļa cilvēku izmantoja to laiku, lai pamatīgi sačakarētu savu fizisko formu, bet es to izmantoju, lai to pamatīgi uzlabotu. Aiz garlaicības es nolēmu sākt trenēties, un par cik visas svara zāles bija aizslēgtas, es biju spiests trenēties ar savu ķermeņa svaru. Īsumā sakot, pēdējo 5 gadu laikā esmu nedaudz izmainījis savu fizisko formu ar kalisthēnikas palīdzību, tāpēc tagad es vēlos to palīdzēt izdarīt tieši to pašu. Šis pirmais video ir domāts tikai kā ievads šim mini-seriālam. Savukārt nākamajos video es tev sniegšu praktisku informāciju, kas tev palīdzēs izveidot pašam savu treniņu programmu un sasniegt savus mērķus, netērējot pat ne centu. Izklausās labi? Tad piesako man, lai nepalaist garām turpmākos video. Līdz nākamajai reizei. Čau!